Labdien, šī blondā grēka video. Mēs ejam intervēt šos zēnus. Sveiks! Sveiki! Kāds ir tavs vārds? Tāvs. Kāds ir tavs vārds? Edgariņš. Edgariņš? Tu esi no Dobeles? Jā, tu padās Čeros. Te padās Čeros dzīvo, jā? Jā. Un kur tu dzīvo? Es no otra krasta. No kāda krasta? Es no centra krasta. Tu esi apnarkojies? Nē. Kā tu jūties šajā skaistajā dienā? Silti. Silti? Jā. Un kā tas izpaužās? Man ir silti. Tas tā smieklīgi. Tu jūties jau kā vasarā? Jā, ritīgi. Ritīgi? Ar ielu vingrošanu arī nodarbojies? Jā. Meitenes patīk? Jā. Gejs neesi? Nē. Tiešām? Tiešām. Tad labi. Un kādi ir tavi hobiji? Mani hobiji? Spēlēt basketbolu. Makšķerēt. Klausīties balto grēku. Es esmu blondais grēks. Es klausos balto grēku. Kāda atšķirība baltajam no blondā? Nu, balts ir kaut kas cits krāsa, bet blondais ir matu krāsa. Nu, negluži. Latvieši tā saka. Kādi latvieši? Ja Ukraiņi. Kādi ukraiņi? Latvieši Ukraiņi. Kā tu jūties šajā dienā? Es samīļots, apskauts, sabučots un saule spīd man acīs un man virs vilst. Vai tu zini, kādu šodien ir svētki? 8. marts, sieviešu diena, man mīļotā meitene. Asociējas ar to, ka man garšo laterns. Tev garšo laterns, kā tas izpaužās? Tāda Nutella ar maizīti. Nutella ar maizīti? Jā. Garšo? Jā, kartupeļi. Ar frī? Nē, ar kečupu. Augšā vai apakšā? Pa vidu. Zils vai zaļš? Oranži. Vispār etalons. Un jā, tev patīk zaļas meitenes vai zils meitenes? Oranžs. Kāpēc? Kāpēc ne? Lesbietes? Pa pusē. Tu arī? Jā. Pilnībā? Ritīgi. Pa pusē? Uz vidu. Augšā vai lejā? Zemāk. Es metu bašu bumbu vai ne no trīspunktnieku, bet viņi iekrīt basketbola grozā, kas ir zem traktora. Kā tev tas asociējas? Riepu nokritīs traktorā. Kāpēc? Tu būsi vainīgs. Upē plūst vai ir rit? Viņi ripo. Kāpēc? Kāpēc ne? Viņi varbūt plūst. Kāpēc zemi plakani? Tāpēc, ka bītos. Bītos? Nē, bītītes. Bītītes, kas ko tieši? Medunās. Tev? Ziedi. Kur? Patīk? Cikos? Rītā. 8? Jā. Un tu zini, kāda šodien svētki? Šodien? Saulaini. Es prasu par svētkiem, nevis kādu dienu. Es tev saku, kādu dienu. Tieši tā, šis ir 8. marts, sieviešu diena. Apsveikums visām meitenēm, jo īpaši lielākie sveicieni aiziet manai draudzenei Leldei. Noteikti tu arī vēlotos apsveikt savu draudzeni. Labi. Un tu savu draudzeni? Diāna. Jā, puiši ir apsveikuši savas meitenes. Un tagad mēs mazliet nedaudz tādās savādākās noskaņās pievērsīsimies kaut kam, ko ir veidojis pats blondais grēks, jeb tas esmu es. Tagad mēs pagaidīsim, kamēr operatīvajā uzliks mūziku. Atkal es lasīšu no klades. Šis ir veltījums tev. Tieši speciāli 8. martam, sieviešu dienai. Jā, mazliet tāds skumjāks sākums. Cerams, ka to visi dzirdēs un sapratīs. Šo dziesmu veltu es tev, tāpat kā tu veltīji savu mīlestību man, savu laiku, kuru tu nekad nenieko velti, jo tu esi ar mani tikai tad, kad es to vēlos. Ja es to nevēlētos, tu nebūtu ar mani, tu pamestu mani un aiziet pie kāda cita, kas tev varbūt pārdarīs ikdienu, bet es tevi tomēr cienu. Es tev došu savu balsi, savu plecu, visu pārējo, ko varu dot. Tev esmu atdevis pusi no sevis un pat vairāk nekā tikai pusi. Es tev nepārdošos kā kaut kāda lēta mauka, tāpēc, ka es neesmu tāds. Esmu nedaudz mazliet savādāks. Es atšķiros no daudziem, jo mēs katrs esam savādāks, kā jau katrs ir teicis. Mīlestībai ir tikai viena nozīme. Mīli to, ko dari, mīli to, ko tu mīli, jo tu mīli no pa īstam.
Tu mīli savu meiteni, tu mīli savu rajonu, tu mīli vispārējo, kas notiek ap tevi. Šī ir skaista diena, tāpēc veltu šo dziesmu tikai tev. Un arī pārējām nedaudz, bet tām tikai mazliet mazāk. Bet tev es tomēr veltīšu to pavisam nopietni. Un tā klausies turpinājumu tam visam. Kamēr bišķis griežās, es būšu labs pret tevi. Es zinu tevi, vai tu zini mani? Tagad tik ilgi, kad tevi redzēju, es par tevi tikai domāju katru dienu. Tu esi tik īpašs, ka pat tevi dziesmas atceru, kas ir smagi nākusi repā, ielikta